Pēc Latvijas vienmēr kāds ir tīkojis – iekārot, iekarot, pakļaut, valdīt. Vilki maina kažokus, tikumus ne. Ak, latvieši! Mēs mākam stāvēt pret spēku, pret tankiem iet, pret svešiem zābakiem dziedāt. Bet ja nu tanki garšo kā tomāti, un ja nu lodes ir saldas un lētas, ja nevar pakļaut, varbūt var uzpirkt. Ak, latvieši! Ko nevar ātri un ar spēku, to var pamazām un maigi. Paglaimot var, sagriezt kuģi, nopirkt zemi, aizdot drusku naudas, lai mēs pirktu svešas preces, lai būtu ar ko samaksāt par savu okupāciju. Paglaimot. Buri zog man zāgļi, nevar mani izpostīt. Pāriem nāca sveši ļaudis, nevar saknes izplosīt. Mūs okupē maigi ar mūsu pašu ziņu. Uz katru Latvijas tomātu mēs pērkam 3 ārzemju. Uz katru Latvijas burkānu 5 svešus. Atveras maciņš svešām produktam, aizveras durvis Latvijas uzņēmumam. Iebrauc sveša maize Latvijā, aizbrauc Latvijas cilvēki svešumā. Uz svešām rūpnīcām aizplūst mūsu pelnītā nauda, un nākotnes pensijas pietiks labija ārzemju kartupelim. Franči dzer franču vīnu. Itāļi ēd itāļu picas. Neļaujas maigi okupēties. Latvieši iegrauž svešā ābolā un iepērk svešus produktus savas valsts iestādēm. Mēs zinām, vietējais ir labāks, miesa no mūsu zemes, dēstīts sezonā, ievākts sezonā, ceļojis stundas, ne mēnešus. Mēs visi zinām, bet ir starpība starp zināt un rīkoties. Pilna spēka mana miesa, pietiek maizes saveģiem. Sapēl mana stipra maize, nevajag mani saveģiem. Pašu ļaudis, pašu bērni, tie var mani izpostīt. Tu nevari izmainīt vilku, tāds vilkam tikums, bet tu vari pirkt vietējo, nepirkt svešu, neļaut ierēdnim pirkt svešu, skolai, slimnīcai, pašvaldībai, saimai. Svešajiem Latvija ir tikai tirgus, kas jāiekaro. Niecīga daļa no pasaules. Mums Latvija ir vienīgā. Atbalsti Latviju, nepērc svešu.